Sveicieni! 6. sērijā mūsu Agnesi projektā 5A asins ainas analīze ar Agnesi. Agnese Grandāne mums ir klātesoša šodien arī, kā bez Agneses. Un 6. sērijā mēs turpinām iedziļināties asins analīžu sarakstā. Ja iepriekšējā reizē mēs parunājām nedaudz par aknu un nieru rādītājiem, tad šodien mēs parunāsim par tādu jautājumu kā olbaltuma metabolisms, B vitamīni un tiksim klāt arī tam terminam metilācija. Kas tad īsti ir metilācija? 3 rādītāji, tā kā šī varētu būt viena no īsākajām sērijām, bet neskatoties to ķeramies klāt. Olbaltuma metabolisms, tātad, un kā mēs arī tikko konstatējām, vismaz manās pēdējās asins analīzēs man nebija šie rādītāji, līdz ar to papētīšu laikam kaut kad vēlāk arhīvā. Līdz ar to šodien parunāsim par tātad, ir divi šie rādītāji, kopējais olbaltums un albumīns, ar tāds svešvārds, varbūt tās Agnes nokomentē par šiem rādītājiem, olbaltuma metabolisma sakarībā. Tātad tas ir mums asinīs cirkulējošais apjoms ar olbaltumiem, un viņiem ir diezgan svarīga funkcija transportēt kaudzi citu ļoti, ļoti svarīgu molekulu. Tā ir mūsu iekšējā loģistika. Bez viņas procesi šūnās nav ideāli, jo vienkārši netiek piegādātas izeivielas un viss nepieciešamais. Olbaltums mums ir kopējā vērtība, kas iekļauj gan albumīnu, kuru mēs varam pēc tam izmērīt atsevišķi, gan globulīnus. Un albumīns ir mūsu, kā saka, ikdienas loģistikas pakalpojums sniedzējs, kamēr globulīni iesaistās imunsistēmas darbībā. Tad albumīns ir sintezējās aknās, nodrošina uzturvielu transportu miera laikā, piedalās vielmaiņā. Jā. Tātad viņš ir liela daļa no kopējā olbaltuma. Parasti viņš sastāda lielāko daļu. Globulīni sastāda mazāko. Ja mēs slimojam vai esam saslimuši, globulīnu saturs var paaugstināties, jo vairāk resursi aiziet imunsistēmai, un es to saucu par militāro budžetu. Un līdz ar to tā rēķina kopējais olbaltums var pieaugt. Tad fokusot globulīnu neiekļauj šajā ikgadējā sarakstā? Viņš jau arī atsevišķi kā rādītājs tur baigi nefigurē. Mēs varam viņu burtiski uzmest uz acī, ja mēs noņemam no kopējā albumīnus, cik mums tur paliek pāri. 50 līdz 66% no kopējā olbaltuma. Un ja gadījumā ir kaut kādas problēmas, ārsti paši kādreiz skatās globulīnu frakcijas sīkāk, un tas jau ir viņa lauciņā. Mēs šeit skatāmies pamatlietas. Un vēl viens iemesls, kāpēc sagatavoties analīzēm vajag, jo ja mēs slimojam, apslimuši vai kaut kādi procesi vēl notiek un tev pat var nebūt temperatūra, ja tu ieliki tikai vienu kopēju olbaltumu, viņš var būt mākslīgi augsts. Var izskatīties, ka tev ir baigi labais olbaltuma līmenis, lai gan faktiski tev bija daudz globulīnu, jo tu tajā laikā biji apslimis. Albumīnu tu nepaskatījies, tā kā tu nezini, kāda ir situācija, tāpēc es šos vienmēr skatos kopā. Un mēs viņus skatāmies, kad mēs neslimojam. Jā, jo tev ir viens no tiem iespējamiem iemesliem, kāpēc tas kopējais olbaltums ir paaugstināts, ir iekaisuma procesi. Jā. Protams, ka mums ir vairāk globulīni, būs prioritāri tajā situācijā, ka mums ir jācīnās ar infekcijām. Kopējais līmenis olbaltumam ļoti reti, kad viņš ir tiešām tas, ko mēs nosacīti saucam par optimālu, kas būtu 75, 80. Parasti ir ap 70 cilvēkiem, kuri pie manis nāk un kuri jau gadiem ir nogurumā, izdegšanā vai gremošanas problēmās vai vēl kaut kamā. Viņš var būt zem 70, viņš var būt 68, 65. Tas skaitās tā kā tiešām ļoti maz. Un tad attiecīgi albumīnus organismus tajā situācijā var joprojām mēģināt pievilkt. Viņi var būt kaut kur 40, 45 tāpatās. Bet tas nenozīmē, ka šūnas baigi priecīgās ir šajā situācijā un ka viss ir super duper. Un parasti tad, kad mums ir deficīti dzelzs panelī, olbaltuma līmenis arī nebūs baigi spīdošs. Šie parasti iet roku rokā, jo tas pats kuņģis, skābā vide, kurai jābūt labai skābai kuņģī, nodrošina gan olbaltumu vielu uzsūkšanu, gan arī dzelzi B12. Tā kā šīs problēmas bieži iet kopā, un arī cilvēki, kuriem ļoti stresains dzīvesveids vai ir bijis smags periods,
garām dzīvē, tas patēriņš un pieprasījums pēc olbaltumvielām var būt bijis diezgan liels. Un tad esošā cirkulējošā tas apjoms varbūt nav baigi labs, un plus, ja mēs stresojam, uzsūktspēja arī krīt. Un tas tāds aburtais aplis, tāpēc gandrīz visās programmās, kuras es rakstu cilvēkiem, mums olbaltumvielu pulveri vienā vai otrā formā, viņi parādās vienkārši, lai ātrāk dabūtu to enerģijas un sazemēšanās sajūtu, un lai ātrāk atgrieztos kaut kāda dzīvespars un motivācija vispār iet tālāk. Un arī tas fakts, ka lai ražotu to pašu hemoglobīnu, eritrocītus, viss, kā tu minēji, atceries par transferīnu un feritīnu, tur arī vajadzīga olbaltuma. Tā ir izejviela, tas ir mūsu lego klucītis, no kā viss būvējās. Organismā no ogļhidrāti, var teikt, nekur netiek lietoti būvniecībai, tas ir olbaltums un tie ir tauki. Tas ir divas lietas, kurām ir obligāti jābūt, jo īpaši olbaltums. Tāpēc, lai visa pārējā programma būtu laba, un ja jūs kaut ko gribat lietot, dzert un mainīt dzīvē, bez olbaltumvielām, ļoti grūti ies. Būs grūti tiešām. Šie ir divi tādi arī svarīgi rādītāji olbaltuma metabolisma saistībā, kopējais olbaltums un albumīns. Tad jāpastās ir vēsturiskās analīzes, tiksim, tas arī, es arī savā kontekstā, jo man pēdējās to nav. Un savukārt, lai skatītos to dinamiku, tad taisot nākamos ikgadējās analīzes, tad iekļaujam šos divus rādītājus. Un es arī ieteiktu baigi nepaļauties uz to, ko jūs taisījāt pirms mēnešiem vai pirms gada, jo viņš mainās. Mums vajag tieši tekošo. Ja feritīns, pieņemsim, vai homocistīns tik ātri nemainās, un viņš mēnešiem var būt diezgan stabils, tad šis olbaltums, albumīns un tāpat kā arī asacalats, viņi var diezgan svārstīties. Tāpēc to es iesaku skatīties tekošo, aktuālo. Jā, svarīga rādītāja grupa, ja mēs runājam par olbaltumvielām. Otrs šis šodienas sarunas temats, tātad B vitamīni un metilācija. Un šeit ir viens rādītājs, homocisteīns, kas jau ir izskanējis arī iepriekšējās sērijās. Te ir arī referentie intervāli sievietēm, vīriešiem. Homocisteīns. Tātad aminoskābe, bet šis te formulējums varbūt tās var paskaidrot saviem vārdiem. Tad kas ir homocisteīns? Homocistīns ir viens no gala produktiem olbaltumvielu metabolismam. Un precīzāk tādai aminoskābei kā metionīns. Tātad viņš tiek saražots dzīves laikā, un viņš tiek arī pārvērsts atpakaļ metionīnā vai cistīnā. Kāpēc mēs viņu vispār skatāmies? Tur ir divas puses. Viens tas, ka viņš kalpo kā netieši indikators situācijai ar B vitamīniem, kā viena daļa. Un otra daļa ir tas, ka viņš pats par sevi ir tieši riska faktors asinsvadu problēmām. Aterosklerāze. Jā, sirds asinsvadu problēmas, viņu tā arī atklāja, nosacīti atklāja. Pētot ķermeņus cilvēkiem, kuri aizgājuši bojā ar sirds asinsvadu slimībām, infarktiem, pieklājīgā vecumā. Un pētot šos cilvēkus, atklājās asinīs milzīgas koncentrācijas ar homocistīnu. Tā par viņu sāka runāt. Mūsdienās parasti viņu nevienam nepārbauda. Viņu varbūt paskatās sievietēm, kuras ir bijušas stāvoklī grotniecības laikā, jo tas ir riska faktors preeklapsijai, riska faktors pārtrauktai grotniecībai. Tāpēc viņu kādreiz es redzu paneļos vēsturē sievietēm, kuras ir bijušas kādreiz, viņa bija stāvoklī, viņai toreiz vienu reizi mūžā pārbaudīja homocistīnu. Un, ja laboratorijas intervāls mums ir tāds diezgan devīgs un dāsnas, tad mans nosacītais, mans optimālais, uz ko es tiecos, būtu, lai homocistīns būtu vismaz zem 10 un ideāli kaut kur starp 5 un 7. Ja viņš ir pie 0, tad tas varbūt arī nav baigi ideāli, jo tas varētu liecināt, ka mums ar olbaltumvielu apjomu diezgan čābīgi, ka vispār nav pat no kā ražot, nekas metabolismā īsti nepiedalās. Bet parasti, un gan arī mums visiem, ar ko mēs strādājam tepat Latvijā, homocistīns būs paaugsts, un viņš regulāri ir arī pat virs laboratorijas references. Tas, teiksim, ar savu piemēru. Tur ir jāpacenšās, jā. Man ir, ja tu minēji, ir optimālais ir 5-7 šīs vienības, būtu jāteicās zem 10, man ir 13,32, tātad paaugstināts, skatoties caur šiem iespējamiem iemesliem,
smēķēšana nav aktuāli, pārlieks kafijas patēriņš, man ir tādas savas 2 tasītes vidēji dienā, arī nevarētu nebūt bodybuildings, arī nav man ikdienas vispār aktivitāte. Tad vai man ir jāpadomā par B vitamīnu grupu? Es domāju, ka visdrīzāk, un es tur minu arī to ģenētisko mutāciju, MTHFR, ar kuru mums ļoti daudz cilvēku staigā. Šī mutācija nozīmē, ka šie cilvēki, mēs esam ar tieksmi uzkrāt homocistīnu. Viņš ar grūtībām tiek pārvērsts atpakaļ tajās nekaitīgajās, noderīgajās aminoskābēs. Un šajā gadījumā tas, ko šie cilvēki dara, ir regulāri visu dzīvi, ik pa laikam, kuras veidā lieto metilu formās B vitamīnus. Jo aptiekās parasti ir parastās formas, teiksim, cianokobalamīns vai folskābe visparastākā. Mums vajag metilu kobalamīnu, metilu B12 un metilfolātu, jeb metilu B9. Tad šīs ir tās formas, kuras reāli dara to darbu, kuru mums no viņām vajag. Un tāpēc jau arī tur ir runa par metilāciju šajā materiālā. Es īsti pieminu, kas tas ir, jo homocistīns ir kā viens no produktiem metilācijas procesiem. Ja šajos procesos ir problēmas, viņš būs ar tieksmi uzkrāties. Jā, tad metilācija, te ir tāds skaidrojums, ja tad bieži lietos termins biohackingā. Jā. Process, kurā mazā molekula CH3 tiek pievienota citām molekulām, DNS proteīniem. Ja citiem vārdiem sakot, organisms regulē to, lai strādātu labie gēni un netiktu darbināti sliktie gēni. Līdz ar to jau slikta metilācija var novest pie vēža un citām kroniskām slimībām. Tā metilu grupa, viņa tā kā atzīmīta, ka mēs lasām grāmatu, mēs kaut ko svarīgi atzīmējam tur tajā lapā, un tad mēs atgriežamies pie viņas un kaut kas notiek. Un līdzīgi ar ģenētisko materiālu arī šūnas dara. Viņas tā kā atzīmē šito. Ja ar šo grupiņu transportu ir problēmas, tad tas var, tie riski uzreiz diezgan nopietnām veselības problēmām līdz pat onkoloģijai. Jā, es teiktu tā, ka no tā, ko mēs līdz šim esam skatījušies, ar to cēloņu sakarību, ar to efektu, un ja mēs skatāmies statistiku top 3, teiksim, nāves iemesli, teiksim, pat ne Latvijā, viscauri, tomēr tās ir sirds un asinsvadu slimības, un šeit, ja tas homocistīns uzkrājoties asinīs, rada traumas asinsvadu sieniņās un var triggerēt aterosklerozi, trombozi un sirds asinsvadu problēmas, tad acīm redzami, tas ir viens no tādiem būtiskiem rādītājiem. Viņu nekad neliek. Man atradās tajā asinsainās, neatceros iemeslu, tagad ejot šo te mūsu projektu kopā ar tevi, mēs esam daudz apzinātāks, bet, protams, kā saka... Bet tas ir bišķi fascinējoši, jo es redzu milzīgas vērtības, kā es minēju, pat bērniem, ļoti jauniem cilvēkiem, kad ir pāri 20. Ļoti bieži tieši vīriešiem ir virs 20. Pie normas 5-7, pie optimuma 5-7. Jā, un tas 20 ir vēl krietni virs laboratorijas normas. 40, un 40, 11, 6, 60 plus tas ir, Jā. Kāpēc te ir iejaukti B vitamīni? Tāpēc, ka viņi vajadzīgi, lai homocistīnu pārveidot atpakaļ labajās aminoskābēs, ja viņu trūkst. Tad šis process palēninās un homocistīns krājas, un tā var gadiem staigāt. Tad ir labs jautājums. Bet Agnese, es taču izmērīju B12 un folātu asinīs, man viss ir kārtībā. Un man liekas, ka tev analīzēs šie vitamīni arī bija. Es redzu, ka tev folskābe ir izmērīta, un B12 es arī redzēju. Un viņi tev bija laboratoriju normās diezgan mierīgi iekļāvās. Kur B12 tev bija, ja laboratorijas norma ir aptuveni no 200 līdz zem 800, tad tev ir 475, un tā pa vidu cīti, var teikt. Un folskābe tev arī iekļaujās. Varbūt viņi piškucīt uz laboratorijas normas apakšējo pusi. Kāda ir situācija? Tas līmenis, kas jums ir asinīs uz tam pašam B12, var vispār neatspoguļot, kāda ir situācija iekšā šūnās. Un, lai saprastu situāciju iekšā šūnās, ir tāds organisko skābju tests, kuru taisa no urīna parauga. Un viņu mums laboratorijas neveic, cik es zinu. Šie paraugi ir jāsūta uz ārzemēm, ja jūs tādu vietu atrodat, kas to dara. Un jāmaksā liela naudiņa, tie ir 100 eiro. Tāpēc mēs parasti nesteidzamies to darīt. Es zinu, ka mums bērnu slimnīcā ir iespēja šo testu veikt. Es pieņemu, ka mazuļiem uzreiz droši vien veic skrīningu uz metaboliskām slimībām, iedzimtām ģenētiskām, jo viņas var parādīties šajās organiskajās skābēs, un tā ir agrā diagnostika. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur es zinu, kur šo veids. Bet pagaidām mēs esam tumsā, mums paliek homocistīns, un vēl jo vairāk mēdz būt situācijas cilvēkiem, kad B12 asinīs ir ļoti augsts.
kad viņš ir diezgan virs laboratorijas normas, un paralēli mums ir arī augsts homocistīns. Tātad, lai vai kāds rādītājs mums ir asinīs, tas neizslēdz faktu, ka šūnu līmenī un metilācijas līmenī deficīts ir. Viņš saglabājas. Potenciālai iemesli šādai situācijai, kad tev ir konflikts ir dažādi. Viens ir tas, ka B12 vitamīnam līdzīgus savienojumus var ražot zarnu mikroflora, un viņam var ražot tādas formas, kuras mums vispār neko nedod. Es vēl neesmu izrakusies un izpētījusi, vai šīs formas interferē un parādās mūsu laboratoriju mērījumos. Es tikai atceros, ka koledžā savulaik mācoties mums teica, ja jums tur augsts B12 klientam, tad ziniet, ka tur disbiozi, jo tur tās baktērijas ļoti, ļoti ražo, un tās sugas, kas viņu maksimāli daudz ražo, arī varbūt nav tās pašas visforšākās. Bet fakts ir fakts, un otrs iespējamais iemesls, ja B12 asinīs ir diezgan augsts, tad varbūt jāpaskatās, vai nav kaut kādi citi deficīti, kas varētu traucēt B12 mierīgi nokļūt un funkcionēt šūnās. Un to saist ar cinka deficītu šo stāvokli. Un mans pēdējā laika atradums ir litija ororāts vai litija aspartāts. Tās ir organiskās litija formas, tās nav zāles. Ļoti, ļoti mazās dozās, būtībā kā vienkārši minerāla elements. Viņu lietojot. Un man ir pašai bijusi situācija, ka es esmu diezgan pārliecināta, ka man šī mutācija ir. Jo man ģimenē cilvēki jau bija mērījuši, un viņi ir, un man homocistīns vienmēr bijis paaugsts. Es kādu laiku strādāju ar stresu un mierīgāku attieksmi pret dzīvi, kas ļoti palīdz, jo tu mazāk patērē B vitamīnus. Un es lietoju litiju regulāri, un mans homocistīns bija 7. Tā kā vēl labāk nekā dzerot B vitamīnus. Bet, protams, ko es ieteiktu B vitamīnu metilu formās, man ir mīļākās formulas, kuras lietoju, un viņas arī materiālā ir kopā ar litiju, un cinks arī te ļoti palīdz. Un tad pasakojam, kas notiek ar homocistīnu rādījumu. Jā, ir izmaiņas, ja nav, tad ejam to Eiropas laboratoriju testu. Ja? Metilācijas testi tagad ir iekļauti visos ģenētiskajos lielajos testos, kur mēs savu genomu sekvenējam. Bet ārpus Latvijas tikai? Nē, man liekas, mums pat ir tāda laboratorija Genera. Viņi piedāvā dažādus testus, diezgan pārliecināti, ka viņiem metilācijas tests ir, bet es iesaku uzreiz kaut kur nosakvenēt pilno genomu, jo šajos, kad punktveidā mēs 1 vai 2 mutācijas testējam, naudas aiziet vairāk nekā vienreiz visu genomu, visu, kas tev ir. Un tad tur uz ārzemēm var arī forši nosūtīt visu. Man liekas, ka diezgan būtiska rādītāja jau tāda kopa, ja? Olbaltumvielu metabolisms, olbaltuma metabolisms un B vitamīnu metilācija ar galveno rādītāju homocistīnu. Tā kā ļoti, ļoti būtiski efekti. Ja homocistīnu mēs varam iekļaut, es redzēju savās asins analīzēs, tad olbaltums nav. Līdz ar to tad arī izvēloties šo ikgadējo asins analīžu paneli, tad faktiski varam likt iekšā kopēju olbaltumu un albumīnu un homocistīnu B vitamīnu metilācijas testam. Tāds neliels ieskats. Es pat teiktu tā, ka šobrīd man liekas, ka homocistīns ir viens no tādiem būtiskākajiem rādītājiem. Viņš ir būtisks, jā. Viņu ļoti reti ieliek, bet tīri manā ikdienā viņš ir ļoti noderīgs. Jā, tad pie tā arī paliekam, kad pievēršam uzmanību, vai mums ir bijis homocistīns kaut kur iepriekšējās asins analīzēs. Ja nav, tad liekam iekšā sarakstā ikgadējā asins analīzē. Agnes, paldies par šo sēriju. Tad nākamajā sērijā virzīsimies uz augšu, uz vairogdziedzeri. Jā. Paldies visiem. Nākamajā reizē.